atbalstu Ukrainai, par to, ko mēs Ukraiņi savu jūtam šeit Latvijā, kā mājā. Jūs esat ļoti skaista valsts, un liels paldies, ka jūs ir mūsu mūžā šodien. Tas ir ļoti svarīgi par mums. Un nākamā dziesma būs mana pirmā dziesma latviešu valoda, kad es viņu rakstu, tas bija pie jūra Engure, un es redzēju skaistas debesis un skaista saule, un rakstīju ar cieņu latviešu. Paldies visiem, kas esat atnākuši. Pirms tam mums muzicēja Ieva Šablovska un Rudolfs Macāns. Ja. Šāds akcents
tāpēc, ka mēs gribam, lai mūsu centrā būtu Ukraina un viņas varoņi. Un kopš kara sākuma mēs katrs esam kaut ko pārdzīvojuši. Un, protams, tad, kad mēs kaut ko darām, kaut mazu darām, mēs jūtamies līdzdalīgi šajā lielajā cīņā, lielajā kaujā, kuras uzvaru mēs nojaušam, bet katra mūsu atsevišķies piliens, arī šodienas piliens, ir ārkārtīgi svarīgs. Un to es sajūtu katrā no tām 9 reizēm, kad es biju Ukrainā. Šie solidaritātes žesti no mazās Baltijas, kuru beidzot arī uzklaus Eiropā un pasaulē, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un, protams, tie stiprina un ceļ arī mūs. Un šīs pēcpusdienas ideja bija atbalstīt, bet arī savstarpēji dalīties par mūsu pieredzi. Un gan no mūsu pagasta, gan no mūsu novada ir pietiekami daudz cilvēku, kas ikdienā sajūt aicinājumu tādā līmenī, ka viņi īstenībā nevar nedarīt. Un viens no tiem ir arī Inters ar saviem draugiem. Viņi jau ir 102 automobīļus aizsūtījuši Ukrainā. Tā kā šī ir tā praktiskā lieta, ko ļoti, kas uzreiz palīdz gan frontē, gan arī karavīriem. Mēs palūksim jums 2 video, vai vienu video, un tad Inters padalīsies ar savu pieredzi. Es nezinu par mentalitāti tik ļoti, bet īstenībā ir tā, ka, kā es atceros pirmo reizi, kad es atbraucu uz Ukrainu, un es ar viņiem runāju krieviski, tad vieni ļoti, negribīgi ar mums runāja, ja? Un tā, kad mēs savā starpā sākām runāt latviski, tad viņi apklusa visi, un pilnīgi visi cilvēki sāk runāt ar mums krievu valodā, un tas stāsts viņiem bija tāds, ka brāļi latvieši, ko jūs uzreiz neteicāt, ka jūs esat brāļi latvieši, un ka tas viss mums tā vēsture kopējā, ka tas viens agresors arī bijis ilgstoši pie mums, un viņi ļoti ciena latviešus, ja? Jo mēs jau labi apzināmies. Tas viss tikai notiek ne pie mums, bet pie viņiem, bet agresors tas ir viens pret mums visiem īstenībā. Pat labi, ja mēs nebūtu NATO bijuši šobrīd tā situācijā, būtu bijuši mēs. Bija tas sākums, bija tāds, ka tu tās 2 nedēļas pirmā skatījies bezcerīgi visu to, ka tu vienkārši varēsi viens daudzīt un tu gribi palīdzēt. Šobrīd ir tā, ka tu katru reizi, kad tu kaut ko piegādāt, tev ir vienkārši tāds, mēs to izdarījām atkal. Mēs varam palīdzēt kaut pišķi, bet mēs palīdzam. Vienkārši mēs to darām. Vienkārši nevajag to pieņemt par visam normālu lietu. Jā, Ukrainā ir karš, cik te mēs varam palīdzēt, visu pietiek. Vienkārši ir jādara un viss. Tas viss ir tāpēc, es teicu, es nezinu, kā būtu bijis, ja man šeit nebūtu draugiem. Ja šeit nebūtu draugi, jā, es savu busiņu būtu atdevis. Noteikti es būtu viņu atdevis aizstāvjiem, un ar to viss būtu beidzies, bet šeit ir mani draugi, un kas nav draugus jau arī, tu jau gribi draugiem arī palīdzēt. Un to karu es jau jūtu tiešām, ka tas ir karš arī kaut kādā ziņā pret mums, pret arī Latviju. Tādā veidā mēs jau mēģinām vieniem nosargāt, jo kaut kur viņš ir jāapturēs Ukrainā, un tad būs pavisam vērtīgi. Tā ir izveidojas, ka viņi ir ļoti daudz fantastiski cilvēki. Paši jau mēs to Riņķī veidojam. Pateicoties arī draudzībai, jā. Mēs esam tik daudz visu kaut ko labi izdarījuši. Iebraucot iekšā, ir ļoti žēl, kas šeit notiek. Mums ir sāk kaut kādā ziņā. Tagad, kad es biju viens pats atbraucis uz Lvovu, uztaisīt draugiem pārsteigumu, bija sirēns. Gaisa trauksmes sirēns, un tieši iepriekš kaut kas arī bija diezgan liela uzlidojuma. Un tā sajūta ir, protams, dīvaini, ka tu tagad sēdi pie dārzā, ir
Tie jau pārējais, kā viņiem jau tā ir ikdiena tās sirēns. Viņi jau pajoko, jāinter, tev nav ko daudz ko uztraukties. Bet tad tā 50 metru attālu vajadzās uz līniju. Tad ir tā, jā, nākamā dienā atkal biju pašā centrā un atkal tās trauksmes. Neviens neko nereaģē. Man sēž mamma blakus ar mazu bērniņu ratos. Es domāju, kā viņi reaģē. Nebija nekas vispār. Viņi tā visu tad ir, laikam arī tādas tādiem, ja būs, tad būs, jā. Bet visu laiku slēpties viņiem arī ir sava dzīve, jā. Visu laiku uz tiem pagribiem, jā. Tas ir drausmīgi. Šobrīd ir jādod, cik var. Un, protams, ir tev jāparūpējas, lai tev pašam un ģimenei būtu iztiks līdzekļi, bet ir jādod viņiem, lai viņi to kādu pārtrauc un viņš beigtos šeit Ukrainā. Lai viņš neaiziet kaut kur tālāk. Jā, un īstenībā jau pareizi daudz saka, ne jau tas ir, nevienmēr, ja tev ir liels summas, tu gribi palīdzēt drīzāk jau tiem, kam ir kaut kāds mazumiņš, tad tie jau vairāk gribi palīdzēt un viņi arī palīdz vairāk. Komandas skatos, ka cilvēki ar visu mēs esam diezgan tādi forši un vienkārši, jā. Tādi, kas ir gatavi iet uz visu, kas grib palīdzēt tiešām to visu ātrāk beigt, kas to dara nesautīgi, kam nav vajadzības, kad nav neviens komandā tāds, kas ir politikas saistīts, kas jau man lūdzu uztaist tur bildi pie tās mašīnas, jo man tas noderēs kaut kādā karjerē, nav man tā. Man tiešām ir paveicies ar komandā. Tādi, kas ir gatavi iet uz visu, kas grib palīdzēt tiešām to visu ātrāk beigt, kas to dara nesautīgi, kam nav vajadzības, kad nav neviens komandā tāds, kas ir politikas saistīts, kas jau man lūdzu uztaist tur bildi pie tās mašīnas, jo man tas noderēs kaut kādā karjerē, nav man tā. Man tiešām ir paveicies ar komandā. Mēs varam aplaudēt. Labvakar. Es beidzot redzēju, ka tur video ir bija izvirnējīgs, jūs jau pamanījāt. Tas nav speciāli, bet tā komanda tiešām ir paveicies. Daudzi ir jautā pirmo, kāpēc tieši ar Ukrainu. Ar Ukrainu ir tā, ka tas 7. gadā saskatām ar Zapīnu. Un Zapiņš ir Ukraiņas, un tad 15. gadā izveidojās draudzība ar viņiem, un tādi regulāri uz turien arī braukāju. Un arī tagad braukāju, un varbūt, īstenībā, cik es esmu kaut kāds 10 reizes kopā bijis, bet tas ir kara laikā laikam kāds 5. Arniem laikam bija 9, ja? Un, bija sākās karš, bija paziņojums no drauga, vai nevaram kaut kā palīdzēt. Man tā bija buses, bija tieši tikko kā atgriezies no Ukrainas, es biju ziemā aizbraucis pats ar Zapiņu Ukrainu. Un tad jau man brīdināja, ka būs karš, bet Ukrainas man neviens neteica, to tikai poļi teica. Ukrainas teica, ka neuztraucies, kamēr ir Krievijas vēstniecība, visi bija izgājuši svārā. Vēstniecības jau, bet Krievijas bija, viņš teica, kamēr Krievijas vēstniecība ir, nekas nenotiks. Un tad vien viņi saprata, ka īsti varētu būt, ka labi nebūs. Un tad draugs ielika, ka vajag palīdzību, bija buss. Uzdāvināju busu. Ielika paziņojumu īstenībā, tas sākas tā kā Facebookā, ielika paziņojumu, ka gribu dzīt to busu līdz robežai, kurš man var atbraukt pakaļ. Un pēkšņi 4 mašīnas ir. Un tad pāris dienas laikā, nākamajā nedēļā 6 mašīnas, pēc tam 8, un tad 2 reizes pa 10. Un tad es teikšu, ka tā bija mana norma, tad es pats izslēdzos uz kaut kādu dienu vienkārši. Tu brauc, tad viss sāk peldēt, un saprot, ka katram ir savu normu, ko tu var izdarīt, kad ir višķiņā atpūšās, bet šobrīd ir tā, ka tas atbalsts, protams, ir ļoti samazinājies. Tas ir tikai normāli, jo mēs esam iedoši īstenībā ļoti daudz tukums ir diezgan patīrīts. Kaut kādi automašīni pārpircēji pakuši dusmīgi uz mums, kad mēs viņus dodam citur, ka netiek pie viņiem. Bet mēs to turpināsim darīt mūsu iespēju robežās. Ja kādam ir kāds transporta līdzeklis, mēs varam iedot kontaktus, jūs varat paši aizies, nav nekādas problēmas. Un tad kopā stāksim. Paldies. Būs vēl viens video, kur parunāsim Ukrainu augs. Tie video īstenībā tur maziņo video. Šis ir 1,5 gadu laikam apakaļ uzņemts, un tas arī laikam ir kaut kādu 1,5 gadu.
viegli liekas tas, kad ir 21. gadsimtā karš. Я никогда не разговаривал по-русски. Я не хотел разговаривать. Pašā sākumā tas viss sākās ar ierakstu, kad tas draugs man uzrakstīja, Facebookā vai Inter, viņš viss, trīs valstiņas piesauc tos retro coveri, kas ir saistīti. Vai nevar pārdot kaut kādus T4 busus tieši T4? Man sētā taču stāvēja nolikts T4 busus. Es jau esmu bildes ar šāds darbu, viņš saka, jā, cik, es saprotu, cik nekāda nauda nebūs, es pavēlku atvišu. Nē, mani neērti kaut ko, es saku, nē, man būs neērti ņemt naudu. Tas bija tas pirmais brauciens, tā jau tas viss arī sākās. Эта война уже идет не 6 месяцев, она уже идет очень долго. Так же, как у вас, так же и у нас. Они не рассчитывали на то, что все соберутся в силу, в такую большую силу, которая, в принципе, нами никто не управляет. Нами управляют внутренние чувства и внутреннее понимание того, что ты должен помогать своей стране, должен помогать своим людям. Skatīties inflācija, bija tā, ka atsmigojas latvieši. Tāpēc, ka droši vien tā situācija būtu bijis daudz savādāka, ja nebūtu draugi. Это не машина, это друг. Это реально друг, это мать, это отец, это тот, кто тебе поможет, потому что без машины ты никто. Павел, приехал, вот это паузы. Мазов. Ты грубости только, пожалуйста, не говори. Да, здесь съемка небольшая идет. Привет, друзья. Нет, съемка идет. Слушай, это машина, это вообще. Ну я просто сюжет делаю. Смотри-ка, чтобы старт сделать. Это вертолет? Нет, нет. Интересный модель вообще. Как бы на 120, наверное, только по горке вниз летает, но так вообще все как... Слушай, друг, ты теперь можешь руководство по летчик. Ну кнопки, да, кнопки здесь такие же есть. То, что сделал Интерс, то, что сделала команда города Токумск, это мне просто... Я иногда дома сажусь сам, пью чай, и я не могу просто осознать, что мы с ним вдвоем, вроде два простых человека, никаких ни политики, ни там бешеных бизнесменов, которые смогли просто через доверие людей к тебе организовать такой большой процесс. Bet, teiksim, arī braucot uz to pašu Ukrainu, tās mašīnas piegādājot, tu uz turieni, tā nedēļa ir parasti diezgan tāda smaga, lai gan mans smagums pret viņu smagumu ir pilnīgi sniegs, jo viņiem ir karš, un aizbraucot pie viņiem, tu dabūji atkal to lādību. Я только сегодня получил разрешение, что можно было выезжать. Да. Юрка мой... Вот это дружба. У нас сегодня с Интерсом 7 лет дружбы на Фейсбуке. С ним были какие-то проблемы по дороге? Миграция появилась такая, какая-то. На Кардане? На Кардане и знаешь, что пропало? Задняя скорость. Там надо масло поменять, может быть, ребята говорят, что он, знаешь, он долго стоял, но так на дорогах все на него смотрят, там хороший очень экземпляр получился. Braucam kopā. Braucam kopā. Tepat braucam kopā. Man jā. Paldies vēlreiz Interam un draugiem. Šie 102 auto
automobīļi tuvina uzvar. Lūksim vēl mūsu izcilos muziķus, Ievu Šablovska, un pirmo reizi šajā kultūras namā brīnums pēc koncertēs Ainas Šablovskas. Tādas lietas, ka es ar vienu gāju, jau šeit pieminēts, esmu kā brīdi arī dzīvojis Tukumā, es patiesībā dzīves Tukumā, un tādas lietas, ka mums ir liels prieks un gods, un man personīgi pirmo reizi būs šeit, kā jau Marnis pieminēja, tā kā es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Armēm par to, ka mēs esam uzaicināti. Un mēs ar lielu prieku piedalāmies šādos atbalsta pasākumos, un es ļoti daudz ēta neaizņemšu, es tikai gribu tiešām pateikt lielu paldies par to, ka cilvēki, kas rūpējās, kas redz par to, kādas lietas notiek, un ka mēs katrs ar to, ko mēs protam, varam piedalīties, aizvest mašīnas, piedalīties atbalsta pasākumos, koncertējot, muzicējot, un tas ir tas, kas mums sanāk vislabāk. Protams, ka mēs varam daudz dažādos citos veidos arī atbalstīt, un to mēs arī darām un aicinām darīt visus pārējos. Tāpēc paldies, Arni!
mums uzaicināja. Un, jā, mēs vēl dažas iesmas muzicēsim un paldīsim kopā šo laiku un atbalstīsim brāļus. Dziedātāji, kas bija toreiz, un toreiz mākslas studijas Krāsnotas meitenes atnesa 5, 6, 7, 8 gleznas, kurās viņas bija ielikušas savu sajūtu, savu atbalstu Ukrainai. Un es šīs fotogrāfijas vienkārši parādīju jūs fotomuzeja direktoram, viņš teica, es gribu tās gleznas šeit. Un tad bija diezgan liela domāšana, kā tad mums aizvest, mēs ar intervijas runājam,
būdams foto muzeja direktors, izdomāja ļoti jauku lietu, precīzu lietu. Ja ir labas fotogrāfijas, mēs varam uztaisīt reprodukcijas tieši tajā pašā izmērā. Un Vivas, mūsu goda konsults Vivā, poļu uzņēmējs uzreiz samaksāja par šīm reprodukcijām. Un pēc izstādes atklāšanas Vivā radās, teiksim, šim Romanam Meteļskim draugi kolonijā, es nemaz nezināju, ka tāda pilsēta ir, Rivnā, respektīvi sākās šīs izstādes ceļošana. Un es biju uz vairākām atklāšanām, un katra no tām atklāšanām izvērsās par svētkiem Latvijai, par slavas dziesmām Latvijai. Un tad es atguvu ļoti lielu daļu identitātes, savas latviskās identitātes. Es iemācījos būt lepns par savu valsti, tieši tāpat kā Anastasija slavējot mūs. Es domāju, stiprina mūs. Lūk, un meitenes bija tik iepriecināts, jo viņas ir amatieris, bija amatieris. Es teiktu, ka gleznojot viņas lēmumi kļūst par profesionāliem. Viņas bija tik atcelātas, ka viņas uzzīmēja otro sēriju no šīm gleznām. Un daļu jūs redzat arī šeit, arī no tās sērijas. Un kā jūs redzējāt, ir šīs kartiņas, mēs tad izgatavojam kartiņas, un Ukrainā izstāžu apmeklētāji saņemot šo kartiņu, tieši tāpat kā jūs, var ziedojumu atbalstīt Ukrainas armiju. Nu, lūk, tā kā varbūt es vienīgi pastāstīšu par šo reprodukciju. Ilze Paulīgs zīmēta Mariupoles dievmāte. Pēc tam, kad bija šīs visas smagās ziņas pār Mariupolu, un starp citu Anastasija ir tieši no Mariupoles. Bet lūksim vēlreiz. Paldies visiem organizatoriem un skatītājiem. Es gribu pateikt, ka mana dzimšanas pilsēta ir Mariupole. Tas ir par mani grūti runāt par šo pilsētu, tāpēc, ka tā ir man bērnība pilsēta, visu bērnību es dzīvoju Mariupole. Un es mīlu to pilsētu, bet šobrīd es saprotu, ka es jau nebūšu dzīvot Mariupolē. Un vēlreiz paldies Latvijai, ka es zinu, ka es būšu jau dzīvot šeit. Arī bija jūra, tāpēc, ka Mariupolē arī ir skaista jūra, un šeit jūs ir skaista jūra. Un mēs ar saviem ģimenei arī būsim dzīvot pie jūru. Un es varu dziedāt divas mūsu tautas Ukrainas dziesmas. Varbūt jūs zināt, ja jūs zināt vārdus, tā dziedājam kopā. Spoczywać.
pasaules dziesmu. Es domāju, ka jūs zinat viņu labāk, tāpēc, ka viņu sauc Tišmene Itmanula. Un varam padziedāt kopā, paklausiet. Bet paldies par atbalstu.
uzrunai, ne tikai. Mēs aicināsim skolotāju, aktīvu koristu, arī mācītāju Oskaru Valgaru. Jā, tad paldies Anim par priekšā stādīšanu. Man tāds plašs profilu speciālists, esmu jau Tumas skolā, jau strādāju vairāk par 20 gadiem. Un redzu šeit pazīstamas sejas, protams, es kā tumenieks jau esmu jau mazliet ilgāk šeit. Jā, un ja runājam par šodienas tēmu, tad tiešām šis karš, kas ir sācies pirms vairāk kā 2 gadiem, dziļi skāra arī tā kā manu sirdi vai uzrunāju, varētu teikt, ko es varētu darīt, kaut ko tādu paliekošu, kaut vai nedaudz, bet mazliet, ko es praktiski varētu darīt, lai pretstāvētu šim Krievijas agresoram. Un tad, skatoties katru darbdienas vakaru pulksteņu 9 TV24, jūs arī esat ievērojuši šo raidījumu par kara darbību Ukrainā, kur tiešām izsmeļoši tiek stāstīts par to, kāds ir stāvoklis frontē un kur tie karstie punkti. Tas man aizvien no kā tradīcijas šo raidījumu skatīties. Un jā, tad man nejauši arī dzirdēju arī šai video runu par Facebook, tad Facebook ir ļoti laba lieta, jo arī pēkšņi skatos un parādās tagad tāds sludinājums, kad savvaļas bišu biedrība, savvaļas bites, jūs šeit kāds zina, ja? Kas ir savvaļas bites? Tas lido, ja? Jā, tiešām lido, un arī šīs vietas, ko tu piedāvāji un ko tieši aicināja cilvēkiem darīt, tas ir ar 3D printeri drukāt šādas plasmasas lietiņas, kas ir paredzētas granātu stabilizācija. No droniem palaiž granātus, tad viņa tiek nostabilizēta un vēl kā atliek. Un ko es varētu, man skolā bija printeris un ar skolas vadības tādu akceptu, protams, poši. Es domāju, ko es varētu darīt, jā, un tā bija tā lieta. Tas printerīts tās nelielas, apmēram 8 šādas astītes, es varēju apmēram 6 stundās izdrukājās. Un tad uz nakti uzlieku un nākamā dienā tad es novācu. Un tā pusotru gadu es esmu apmēram 300 astītes izgatavojuši un aizsūtījis uz savvaļas bišu biroju Rīgā ar Omniva starpniecību. Paldies Omnivai, kur arī piedāvāja bezmaksas kastītes, ko varēja tiešām aizsūtīt. Varbūt šī, es nezinu, tā ir reklāma, bet katrā ziņā. Tas tiešām palīdz Ukrainai. Es domāju, ka šeit ir atļauts šajā pasākumā viss, kas palīdz Ukrainai. Lūk, šādi tipa astītes arī kam mājās 3D printeris, lūdzu, printējiet un sūtiet uz savu savvaļas bitēm Ukrainai reālai palīdzībai. Es neesmu ieroču ražotājs, nē. Es ražoju palīgi ierīces ieročiem. Jā. Tātad šis ir mans tās praktiskais ieguldījums Ukrainas atbalstām, bet vēl kas. Es esmu arī mācītājs. Es esmu kristietis, un es domāju tā, arī skatoties šos raidījumus, man tāda doma, ko vajag labi. Astītes var izgatavot. Es zinu, ka tur Ukrainā tagad mazliet tomēr labāk klājās, ja ir tāda palīdzība vēl no Latvijas, no citām valstīm. Un tad gluži neviļas nāk arī kā kristietim doma, tā lūkšana, ja, ka tiešām es varu lūgt Dievam, lai viņš palīdz tiem, kas ir tiešām šajā karā, tie, kas ir šie cietēji, tie, kas ir tas, kas šī pusi, kas nav agresors. Un es zinu, ka Dievs ir žēlīgs Dievs, kurš uzklausa savu bērnu lūkšanas. Un ja es viens no vairāki vienā domā, vienā prātā apvienojas un lūdz, šī lūkšana ir daudzkārt stiprāka, un Dievs to uzklausa vēl aktīvāk un ņem vērā šo mūsu kā cilvēku, viņa bērnu, Dieva bērnu šīs ilgas un domas. Un es vēlos pirms šo kopā ar jums lūkšanu un lūgt, tas
psalmos ir ļoti jauki vārdi par to, kā Dievs uzrunā cilvēku un palīdz tādā situācijā, kad liekas, ka vairs nav nekāda palīdzība, ka viss, ka tagad tūlīt nāve klāt. Ja? Un es ticu, ka daudziem Ukrainā ir tāda pati tā doma, ka tu redzi, ka ir bezizie, ja? Tev uzbrūk pārspēks, un ko lai tagad dara? Un es atradu, arī dzirdēju, ka 31. psalms ir tas, kurš ķēniņam Dāvidam, kurš bija līdzīgā situācijā, kad viņam draudēja nāves briesmas, viņa sirds lūkšanas. Tā kā tāda ilgas un saucieni kvēli uz debesīm. Sākam izlasīt šo 31. psalmu fragmentu, un pēc tam es aicināšu arī uz lūkšanu. Uz tevi es paļaujos, kungs. Es saku, tu esi mans Dievs. Tavā rokā ir mani laiki. Glāb mani no naidnieku rokas un mani vajātāji. Liec savam vaigam atmiecēt pār tavu kalpu, savā žēlastībā atpestī mani. Kungs, neliec mani kaunā, kad tevis sauc. Liec kaunā ļaundaļus, lai tie pazemē aplūst. Lai top mēmas melīgās lūpas, kas aprunā taisno, tie iecirtīgi, lepni un nicīgi. Cik liela ir tava labvēlība? Tu glabā to tiem, kas tevi bijā. Tu dāvā to tiem, kas tveras pie tevis, visu cilvēku priekšā. Tu viņus slēp no ļaužu cilpām savā slēptuvē. Tu viņus glabā savā patvērumā no mēļu paļām. Slavēts lai kungs, kas man sūtīja brīnumu, dāvāja savu žēlastību aplemtā pilsētā. Es sacīju mulsumā, tu esi atrādis skatienu no manis. Tomēr tu dzirdēji manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi. Mīliet kungu, jūs viņa taisnie. Kungs sargā viņam uzticīgos, bet ar uzviju atmaksā lielīgniekiem. Esiet stipri, lai jūsu sirdis ir drošas, jūs, kas gaidāt kungu. Šis bija 31. psalma fragments. Un tiešām es aicināšu visus, kas iepriekš lūkšanās vingrināti, tos, kurus to tikai mācās un kuri vēl nekad nav lūguši, darīt to pirmo reizi. Un savu dzīvi mēs esam saņēmuši kā dāvanu. Un arī savu ticību mēs saņemam kā dāvanu caur Dieva svēto garu. Mēs esam likuši savu cerību, savu paļaušanos uz Dievu. Visa radītāju un pateicībā saņemam visu, ko Dievs mūsu pestītājs Jēzus Kristus caur savu žēlastību mums ir dāvājis. Lūksim. Mīļais debesu Tēvs, tavās rokās mēs liekam visu to dvēseles, kas stāv Ukrainas aizsardzības līnijās un netaisās nec mukt, nec padoties ļaunajām pārspēkām. Māci arī mums aizvien drošu sirdi paturēt par spīti tiem, kas nāk, lai postītu, lai pakļautu un iznīdētu visu, kas mīlestībā kopts. Tavās rokās liekam arī Ukrainas atbalstītājus šeit, Latvijā, kā arī pasaulē, lai nemitētos ļaužu nesavstība un dāsnums, ziedojot Ukrainas aizstāvju vajadzībā nepieciešamās lietas. Liec, lai pasaule saliedētos un vienotā domā un spēkā pretstāvētu Krievijas agresoram. Dod mums spēku, katram pēc savām iespējām, atbalstīt Ukrainu, viņas tautu tās episkajā cīņā pret austrumu kaimiņu, gan materiāli, gan dvēseliski, šeit koncertā ar saviem talantiem, gan arī pastāvīgi paliekot lūkšanās, jo Dievs ir žēlastības pilns Dievs, kas uzklausa savu bērnu lūkšanas. Un noslēgumā lūksim ar mūsu Tēvs lūkšanu, jo šajos vārdos ir ietverts viss nepieciešamais mums cilvēkiem, lai mums būtu miers ar Dievu.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mums kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
stāsts ir par to, ka Dievam ir arī humora izjūta. Jo šīs būs skumjas bildes, un tā ir realitāte, ar ko nāk saskaties Vivā. Tie ir kapi, varoņu kapi. Un katru darbdienu tajā kādus aizved. Protams, tad, kad karš sākās, tad katrs no mums, kā jau Vitas teica, katrs vēlējās, ko es varu darīt šo jautājumu, ko mēs šeit katrs sajūtām. Un tā bija sanācis, ka katrs gribēja dot to labāko, kas viņam ir. Es biju lietots tādā nozīmē, ka Rīgā pretī Saimā ir tāda vieta, kas ir kapela, kas ir 24 stundas diennaktī atvērta. Un Madonā tāda ir apmēram 15 gadus. Un es domāju, es esmu vienkārši tik lietots daļēji, kā šīs kapelas Latvijā tik atvērts. Man likās, ka tas varētu būt kaut kas svarīgs Ukrainai. Es uzprasīju misionāram, ar kuru mēs kopā to darījām, un vai Ukrainā tāda ir. Viņš atbildēja amerikāniski nenopietni. Viņš saka, no, maybe you'd like to go. Nē, varbūt tu gribi braukt. Un tad kādi austrāliešu kristieši samet naudiņu, un es jau 22. maijā biju Vivā. Tā atmosfēra toreiz bija tāda, ka cilvēki gaidīja, kas tad būs te 9. maijā, būs vai nebūs, un tā. Bet šis projekts turpinās lēnām, ļoti lēnām, bet atvērās pilnīgi citas dimensijas, par ko es teicu. Šī draudzība ir Ļivas foto muzeja direktora. Tātad ir šīs izstādes. 24. augustā, kas ir Ukrainas neatkarības diena, būs izstāde. Mēs piespiedām Latvijas vēstures muzeju sagatavot elektronisku izstādi par Latvijas ceļu uz neatkarību. Tas ir tas, kas viņus iedvesmos. Mēs esam ļoti tuvu, lai pazīstamais Vivas koris Dudereks, kas dziedāja dziesmu svētkos, senioru grupa, sagatavotu un nomenedžētu Dievs tava zeme deg atskaņojumu ukrainiski. Lūk, šādas te lietas parādās viena pēc otras, it kā nejauši, un mazā Latvija ir un būs un kļūs par iedvesu uz zemi. Un katrs, tieši kas jau šodien tik teica, katrs talants, katra iespēja darīt labu, tā ir jāizmanto tūlīt un tagad. Mēs lēnām, pēc pāris dziesmām tuvojamies, es domāju, šī lieliskā notikuma beigām. Vismaz es esmu laimīgs, es nezinu, kā jūs. Un mēs lūksim, mums ir arī Sanita, apvienēt savu dēlu Haraldu, atskaņot kādu labi pazīstamu dziesmu, kas laikam šeit nav vēl atskaņot šādā. Tu no zelta esi man, es esmu no
kurš ir Ainara tēta brālis, un es savukārt esmu par Tukumu un Tumēju pielaulāta, un es atzīšos, ka es Tumējās otro reizi, jo es jau vienreiz spēlēju pagalmā. Katru reizi atbraucot uz šejieni, es jūtu, ka manas saknes arī šeit iesakņojās. Paldies mums visiem par to, cik jūs sirsnīgi šeit esat cilvēki. Un viena lieta, ko Ainars nepieminēja, kopš sākās karš Ukrainā, mēs abi iestājāmies Zemesardze. Un visi tie, kuri jūt sevī šo patriotismu, es visus aicinu to darīt, jo tikai tādā veidā parādot savu spēku un lielu stāju, mēs varam parādīt, cik mēs esam lieli par visu to, cik mēs esam